Lai mēs izvilktu ārā to secinājumu, ja, mums ir jābūt jau zināmam risinājumam galvā, kā būtu bijis pareizi. Bet ja mums nav šis zināmais risinājums, kā būtu bijis pareizi uzvesties tajā reizē, tad mēs pat nevaram izsacināt neko. Un kas notiek tad, kad mēs nevaram izsacināt kaut ko? Mēs atkārtojam. Jā, kļūdās atkal un atkal. Nu jā, tieši tā, kamēr mēs nesaprotam, ka jāsāk izsacināt kaut kas no tā visu dzīvē. Ja? Tās kļūdas, piemēram, ko tu pieminēji, ja? Tas jau nenozīmē, ja tu pasaki, kļūda tur bija attiecībās, kļūda tur darbā pieļāva, ja? Un it kā liekas, dažādas kļūdas patiesībā, tas ir tā pati kļūda, visu laiku konstanti atkārtojas. Tikai tur tu to pieļāvi attiecībās, tur tu pieļāvi to darbā, citur tu pieļāvi vēl kaut kur, ja? Kaut kādu, nu, nezinu, aizjot uz veikalu, tikai mazākā izpausmē tu to kļūdu pieļaus, ja? To pašu. Tā visu laiku būs viena tā pati kļūda. Tikai, kāpēc viņu sauc par vienu to pašu? Tāpēc, ka motīvs vai trūkums vai problēma tajā bija, ka tu kaut ko neizdarīji. Kaut vai tie paši 3 vīrišķības pamati nenostrādāja tavā dzīvē. Ja? Kad vīrietis, kā es saku, nepieļauj kļūdas tikai tad, kad viņam nostrādā 3 pamati. Ja? Visu laiku dzīvē viņš balstās tonus, skaidrību, mērķtiecību, visu laiku viņa pavada dzīvē. Ko nozīmē nepieļauj kļūdas? Tas nozīmē, ka viņš ne jau fiziski nepieļauj. Viņš vienkārši pieļauj, pat ja pieļauj kļūdu, kāds no malas teiks, tu tak kļūdījies, viņš teiks, kur es kļūdījos? Nekur nekļūdījos, visu sakārto, viss kārtībā, ejam tālāk. Ja? Kļūdu man nav dzīvē. Es vienkārši apzinos, ar ko es riskēju un apzinos, ko tas maksās. Atceramies, ja? Tātad ir jāzina to, ko tu zaudēsi, ja? Ja izdarīsi to vai šito. Pat, ja tev nebija līdz galam izprast kaut kādu lietu, tātad tu zini, ko tu riskē, tu uzliec visas fiškas uz sarkano, ja? Tu zini 50% iespējamību, ja? Tu esi gatavs viņus pazaudēt, tās visas fiškas, nevis, teiksim, pazaudēs un ilgi pārdzīvos par to. Tātad, ja tu pārdzīvos, tā bija kļūda, ja tu nepārdzīvos, tad tā nebija kļūda. Jā, tas notiek tad, kad tu sāc risināt kļūdu, bet neizprotot viņas cēloņus. Tad tas notiek tā, kad mēs to kļūdu izgaršojam vēl maksimāli smeķīgi, cik vien var to visu izbaudīt. Tad, kad tev liekas, nu tūliņas atrisinu, ja? Tūliņas pacelšos, jāiemet automātā vēl kāds žetons, tūliņas pacelšos. Mēram tādā veidā, ja? Un te ir tas pats moments, ja, tad mēs atkārtojam to kļūdu, tāpēc, ka mums nav skaidrs kļūdas algoritms, kļūdas mehānisms, tad mēs nesaprotam, kur mēs tieši kļūdamies tajā vietā. Ja. Ne jau tu kļūdies, ka tu izveidoji, piemēram, cilvēks tur visu laiku jūka attiecības. Viņš domā, laikam kļūda ir tā, ka es vienkārši veidoju attiecības. Nē, tu nevis tas, ka tu veido attiecības, bet es neveidošu attiecības. Bet pēc tam tāpat tev notiks tās attiecības. Ja. Kamēr nesapratīs, ka varbūt nevis tu attiecības nepareizi veido, vai tu nevis nemāki attiekties tur sievieti vai vēl, bet tas, ka tu nepareizi kaut ko uztver tajās attiecībās iespējams. Ja? Viss kaut kas, katram kaut kas savs tur var būt, protams. Ja, bet jāsaprot tieši tas moments. Ja? Man ternē nesen bija viens cilvēks atbrauc un pie manis parunāties, ja? Tur arī savu jautājumu bija, un viņš saka, tā viena lieta, ko es sapratu sarunā ar tevi, viņš saka, viņš nākamajā dienā atrisinās problēmu, kas viņam 1,5 gadu vilkās. Ja? Un es it kā viņam neko konkrēti nepateicu, bet es norādīju uz viņa paša nepilnībām.